Pirmkārt, jābūt iespējai iegūt kvalitatīvu izglītību uz vietas. Valstī nav nekāda attaisnojuma būt kaut kādās tūkstošajās vietās pēc izglītības novērtējuma, vai ne, pasaulē. To nevienai valstī nedrīkst atļaut, ka viņi kaut ko tādu dara. Ja viņi saka, mums nav naudas, tad neticiet. Ja? Valstī vienmēr ir nauda. Ja? Viņi jums vienkārši melo. Un tāpēc, ka ja valsts rada programmas, ja valsts, piemēram, rada izglītības programmu, ja valsts rada jaunatnes atbalsta programmu, ja valsts rada jauno ģimeņu atbalsta programmu un tā tālāk, neviena no šīm programmām nav radīta valstī. Tāpēc mums ir Saeima, kas var par programmām nobalsot, tāpēc mums ir centrālā banka, mums ir valsts kasa, mums nav attīstības banka, ja? Tas arī ir simptoms. Ja mums šī struktūra tāda būtu, tad Saeima nobalso par programmu un mums ir tik daudz naudas, cik mums ir nepieciešams priekš visām šīm programmām. Tāpēc ir centrālā banka, kura rada investīcijas. Tā nav naudas drukāšana. Tas nav nekas inflatorisks. Šodienas pasaule ir aizgājusi daudz tālāk par naudas drukāšanu. Šodien ir investīcijas no valsts. Tādā veidā valsts ir attīstījušās, lūdzu.